Uzlabojot vilcienu infrastruktūru, paveras arī plašākas turisma iespējas Latvijā. Vilciens ir ērts un vidē draudzīgs veids, kā apceļot un iepazīt Latvijas pilsētas. Un mēs redzam arī to, ka ļoti daudz cilvēku izmanto šo iespēju jau tagad, it sevišķi ņemot vērā to, ka degvielas cenas ir palielinājušās, un tad cilvēkam ir daudz izdevīgāk braukt ar vilcienu uz šejieni, un tad apskates objekts, kas atrodas pilsētas centrā, principā visvairāk apskatīt, nebaidoties par to, kur nolikt mašīnu, stāvvietām vai arī to, cik tas izmaksās. Ir dažas mērķa grupas, ko mēs arī saredzam visvairāk. Piemēram, ir seniori ar saviem mazbērniem, kas ļoti bieži izmanto tieši vilcienu, un otra mērķa grupa ir ģimenes ar maziem bērniem. Ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu iegādātie jaunie modernie elektrovilcieni, kas Latvijā kursēt sāks no 2023. gada, un jaunizbūvētās perona platformas nodrošinās vienlīmeņa iekāpšanu vilcienā, tādējādi padarot vēl ērtāku un turistam pieejamāku vidi ceļošanai. Svarīga ir infrastruktūra velosipēdam, jo velosipēdu nav ērti pārvadāt šajā brīdī. Ja mēs izmantojam sabiedrisko transportu, tad ir velosipēds jāceļ augšā pa kāpnēm, piemēram, vilcienā. Un es zinu to, ka jaunajos vilcienos tas tiks izlabots, jo būs šī zemā grīda, un tas nozīmē to, ka uzreiz ļoti ērti varēs ielikt velosipēdu vilcienā un doties dažādos galamērķos, un tad jau tur izmēģināt. Savukārt, realizējot Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras projektu Baltijas valstīs, Latvija tiek integrēta Eiropas dzelzceļu tīklā. Rail Baltica tas ir kritiskais trūkstošais dzelzceļa posms lielajā Eiropas dzelzceļa tīklā. Un ar Rail Baltica projektu Latvijā atgriezīsies Eiropas platuma dzelzceļa sliedes. Tiek būvēta līnija no Tallinas caur Rīgu, caur Kauņu uz Varšavu, kur jau pavērsies ļoti plašas savienojuma iespējas tālāk uz Eiropas galvaspilsētām. Pasažieru vilciena mājaslapā sadaļā Turisms pieejama detalizēta informācija par turisma vietām Latvijā, ko var apskatīt, dodoties piedzīvojumā ar vilcienu.